Labdien, esiet sveicināti Skandāvija Latvija pēdējā pavasara loterijas izlozē. Šodien mēs izlozēsim tātad šādus te 2 graudu mitru mērītājus un šādas te 4 meteostācijas. Kā arī galveno balvu, tātad 1500 eiro vērtībā dāvanu karti ceļojumā. Tātad piedalās visi tie, kas laika periodā no februāra līdz pat māja beigām iegādājas no mums preces vismaz 10 000 plus PVN vērtībā. Sāksim tātad ar pirmo, kas iegūs šādu te graudu mitru mērītāju. Tā kā jūs esat daudz šajā laikā, tad lūk redzēt, ka jūs cik daudz un izlozēsim pirmo. Tātad pirmais, kas mums iegūst, ir otaņķu grauds. Tā. Notvērsim otro laimīgu, kas iegūst graudu mitru mērītāju. Sniedzis no Sasavas pagasta. Tātad noskaidrosim šādus te 4, kas iegūst šādas meteostācijas. Pirmais laimīgais mums ir Ziediņi no Vīkstu pagasta. Sveicam. Otrais meteostācijas ieguvējs mums ir Kek Agro. Tātad trešais laimīgais. Ozolkalna 1 Sijā no Daugstu pagasta. Un tātad ceturtais meteostācijas ieguvējs mums ir Bračas no Skrundas novada. Tātad mēs esam izlozējuši tātad meteostācijas un graudu mitru mērītājus un noskaidrosim tātad pašu galveno balvu 1500 eiro dāvanu karti no Kolumbas aģentūras ceļojumā. Tātad pēc loterijas noteikumiem mēs izlozējam 1 primāru un tātad 3 arī rezervistus. Tad noskaidrosim šo te laimīgo. Līdzien atbildes brīdis, tātad. Kurš tad no mums iegūst galveno balvu? Country Style. Sveicam! Noskaidrosim arī šos 3 rezervistus, kas ir paredzēti mums loterijas noteikumos. Pirmais rezervists, tādā secībā viņi ir pretendies, Strāzdiņi no Cīravas pagasta. Otrais rezervists. Latvijas Agro no Ūbeles novada. Un tātad trešais rezervists. Strautaņas no Svētes pagastā.
tā. Sveicam visus laimīgos, kas ir ieguvuši balvas mūsu lielajā pavasara loterijā. Un veiksmīgu sezonu un ražām bagātu, kā saka, rudens sezonu. Lai veicās!